Mani sauc Karlīna Evertovska. Es esmu no Līmažu vidusskolas folkloras kopas Kamolītes. Pasaule ir bagāta ar skaistām skaņām, bet vēlna valstībā gan dziesmas neskan. Par to, kāpēc tā, stāsta šī pasaka. Reiz vecos laikos vēlns lielījies. Man atapīga galva, es visu, ko ātrumā apķeru, visu sekmīgi izdaru, tādēļ maniem ļaudīm klājas daudz labāk nekā dieva ļaudīm. Tad dievs lielību apsaucas. Ko nu vāries dēneli pakaus? Ja tas tā, tad derēsim uz dziesmām. Kurš ātrāk no mums līdz 10 izskaitīs, tām piederēs visas dziesmas pasaulē. Labi, sadarējuši un abi reizē sākuši skaitīt. Vēlns skaitīs. 1, 2, tēdiņi, veidiņi, sīsiņi, sāsiņš, čederi, vederi, tiliņi, tups. Bet vēlns vēl nebijis nelabi pusē, kad dievs jau izskaitīs ātri un īsi. 1 pieci, 2 pieci, 10. Tā vēlns pazaudējis visas savas un savu ļaužu dziesmas. Un no tā laika nevienam vēlna pavalsniekam nav brīvs dziedāt. Bet, kā jums šķiet, vai klusums arī var būt skaļš? Jā. Kad mana ome bija maza, arī viņa pārliecinājās, ka var. Bērnību pavadot lauku mājās, viņa pieredzēja visdažādākās skaņas, kas allaž vēstīja par milzīgu rosību. Neviens rīts nebija iedomājams bez skaļa kikerigū. Dažas skaņas nesa prieku, bet dažas bailes. Piemēram, dzirdot zirga pakalu tipināšanu un ratu klavēšanu, tūlīt tapa skaidrs. Bērni varēs pavizināties ar ratiem. Vistas lielīgā klaigāšana vēstīja, ka nu pat izdēta ola, bet citreiz, kad suns dusmīgi rēja raugoties uz meža pusi, vai ducināja pērkons, palika vāja. Bet kādu dienu, ap pusdienas laiku, kad bērni ierasti rotaļējās pagalmā, notika kaut kas dīvains. Pēkšņi visas ierastās skaņas apklusa, kā uz burja mājienu. Gan putni, dzīvnieki, pat ne lapiņa nečavēja. Gaiss teju saspīga un iestājās biedējošs klusums. Nu gluži kā tajā vēlna valstībā. Jā, lūk šāds. Pēc īsa brīža spožo saules gaismu gandrīz pilnībā nomainīja tumsa. Bērniem palika nu tik ļoti baili, ka viņi ieskrēja istabā. Vaicāsiet, kas notika? Izrādījās, ka dīvaino notikumu iemesls bija pilnais saules aptumsums. Tā ir parādība, ko var novērot ļoti reti. Un starp citu, nākamais pilnais saules aptumsums šeit Latvijā būs novērojams tikai pēc 119 gadiem. Tāpēc, diemžēl, neviens no mums to nepiedzīvos. Bet tagad anekdote. Jānītis māca papagāli runāt. Jānītis saka, es māku runāt. Jānītis atbild, papagālis atbild, es māku runāt. Jānītis saka, es māku ēst. Papagālis atbild, es māku ēst. Jānītis saka, es māku lidot. Jānītis atbild,